Čau, čau, Linda, Nu, čau. atkal. Ejam Ejam gaisā, gaisā. jā. Jā, sveikas, mīļās dāmas, labrīt, labdien, un šī mums ir vasaras svētku sēdiena, cik es zinu. Un Tie, mēs kas esam pīdžamās apmēram. Tā kā, te trakinā. jā, Bet, katrā emo, ziņā mēs sarunājām, iet gaisā un ierakstīt šo te sarunu, tas atkal bija tā no rīta uzmēs un tāds neliels patīkams pārsteigums par to, cik jūs aktīvi piesakieties. Un mēs ar Lindu totalizatoru sev, cik tad būs grupā šodienas laikā, un izstāsta, ka es jau esmu zaudējusi. nu jā, jo no rīta, kad es pamodos 7:30, man bija jālec tā tad arī pīdžamā un tapi zobus iztīrīja, bija jāskrien, jāsāk apstiprināt cilvēku, kas bija apstiprinājuši, ka viņi nāk šurp, un tie bija 18 gabali, iedomājieties, tad ir nakts putni, kur neguļ, kur lasa manu lentu, ļoti labi, paldies viņiem par to. Tad aktīvie, teiksim, tā pirmie putni atlidoja uz mūsu. Kā mēs nolēmām šodien, ja, ka mēs nosauksim tātad šo te savu ierakstu par palaid vaļā savu putnu vai pārdot par lielu naudu. Ja? Nu tā, tas ir. Un Lindas ierosinājums bija, ka es izstāstīšu par piencenām Anglijā. Jā, jā, par Jo es pienpakām. sāku stāstīt to Lindai un neizstāstīju līdz galam. Un ir tā, ka es mācos vienu no saviem pēdējiem rīkiem, kurš savs nepersoniskā apziņa, ļoti krūts rīks. Mācīt viņu jums nedrīkst, bet drīkst pielietot, tā kā noteikti kaut kad mēs arī to padarīsim. Un mans skolotājs Anglis, kad mēs runājam par cenām, par to, tad cik ņemt par pakalpojumu, viņš stāstīja piemēru, atkal, kas ir tieši mārketinga speciālists, kur viņi ir stāstījis, tā kā, lai viņš to sauc noteiktu, par piena cenām Anglijā. Tad Anglijā ir vairāk veikalu tīklu, tie, kas dzīvo Anglijā, noteikti precīzāk pateiks, ir Tesco, ir Asda un ir vēl kaut kāds, kur nosaukumu neatceros, un tad šie te trīs tīkli, viņi ir dažādi līmeņi. Tad, ja pareizi atceros, Tesco bija vislētākais, Asda bija otrs lētākais, un tas trešais bija dārgāks. Bet iespējams, ka es jāuzstāju šo te secību. Un arī pārtiks produkti, kas tur tiek pārdoti, cenā atšķirās. Arī piens atšķirās cenā. Tad vienā veikalā ir lētāk, otrā ir dārgāk. Interesanti ir tas, ka piens, kas tur tiek pārdots, ir no vienas fabrikas, no vienas lentes, tiek iepildīts tikai 3 dažādās tetrapakās. Tad tas saturs, ko mēs nopērkam, ir identiski vienāds, bet vienalga ir cilvēki, kuri iet uz šiem dārgiem veikaliem, pērk tieši to pašu pienu par dārgāku naudu. Un ar jebkuru mūsu pakalpojumu ir tā, ka tas saturs var būt identiski vienāds gan lētajam produktam, gan dārgajam produktam. Jautājums ir tikai tas, cik ļoti mēs pašas vērtējam sevi, savu pakalpojumu, un cik mēs, tad kādā līmenī mēs gribam atrasties, ar kuriem cilvēkiem mēs vēlamies apmainīties ar enerģiju, jo nauda tā ir enerģijas apmaiņas līdzeklis. Tad, kad es naudu saņemu, tad kāds maksā man vai dod savu enerģiju, kuru viņš ir iztērējis, lai to naudu nopelnītu, un dod man, lai kompensētu to, ko es viņam esmu devusi. Un tā ir pilnīgi visiem. Un, ja mēs varētu iedomāties to, ka mēs ar šo enerģiju apmainamies tādus kā apļos, un, piemēram, man ir 1000, tev ir 1000, Linda, ja? Un es tev dodu savu 1000, varbūt ir mūsu grupiņā ir aplīti, ka te šajā grupā ap 40 cilvēkiem šajā mirklī, Linda, tu dod nākošajam, nākošais dod nākošajam, mēs katru sadodam pa 1000. Patiesībā tā naudas summa, ko mēs apmainījāmies, ir identiska visiem. Mēs tikpat labi varam apmainīties ar 10 eiro vai ar 1 eiro, un tad sajūta mums būtu tāda, es nopelnīju tikai eiro. Jā, cits nopelnīja atkal tikai eiro, un mēs visi jūtamies slikti. Ja mēs sākam apmainīties ar lielākām summām, tad tā summa, kas ceļot cauri, ir jau lielāka. Lai mēs varētu palielināt šos savus ienākumus, ir 2 varianti. Vai nu mēs sākam apmainīties ātrāk ar to naudu, un tas būtu tā kā, mazliet pat valdības līmenī jārisina, jo, ja cilvēkam alga ir vienreiz mēnesī, tad viņš to naudu pietur līdz mēneša beigām, lai varētu izdzīvot. Ja naudu saņem, ir avans, kas ir drusku labāk, jo 2 reizes mēnesī naudu saņem, ja, tad ir zināma summa, kur saņemšu pusmēnesī, tad es varu iztērēt, es zinu, ka man būs vēl kā ienākumi. Bet, ja mums būtu reizi nedēļā, tad būtu pilnīgi cita situācija. Ja, tad algotā darbā, piemēram, cik es zinu, ka Anglijā tā ir vairākos uzņēmumos, varbūt visos, ja, ka reizi nedēļā viņam tiek izmaksāta nauda. Tas nozīmē, ka cilvēks zina, pat ja es šodien iztērēšu to naudu, kas man tagad ir,
man pēc nedēļas atkal būs ko ēst. Man nav jāpietur 3 nedēļas savu naudu konto, nevienam nedrīkst dot, jo man taču nebūs savādāk ko ēst. Un, nu jā, tas ir valdības līmenī, bet jārisina. Bet, protams, ja mēs esam pašnodarbināts, ja mums ir savs uzņēmums, jā, tad tā lieta ir krietni vienkāršāka, jo nauda var ienākt mūsu kontā jebkurā mirklī, vai arī mēs aizbraucam uz tirdziņu, mums ir klients, mums katru dienu var ienākt savu naudu. Tāpēc kļūšana par pašnodarbināto ir risinājums numur 1, kā sakārtot savu finanšu plūsmu. Nu, mēs, kā drusku aizteicāmies priekšā tam, kā mēs šajā te mūsu podkāstos turpmāk runāsim par talantiem, un viens no tiem lielākais talants, atbildīgākais tātad talants nopelnīt naudu, kas mums abām ir ļoti paveicies, nevis dēļ tās čaklās, bitīgās un skudrīgās rosīšanās, tad ir tā naudas plūsma ir laba, un mēs par viņu arī varam labi runāt, jo abas divas mēs esam uzņēmēji darbībā, attiecīgi cik kuras sen. Es domāju, ka mums varētu tas termiņš varētu būt līdzīgs, kad mēs esam beiguši absolūti jebkādas attiecības ar valsts un pašvaldību un citām visām iestādēm, kurās mums maksā algu kontā vienreiz mēnesī, un tāpēc mēs par to arī brīvi varam runāt. Lūk, un tā būs viena no galvenajām tēmām šeit, jo, kā jau vakardienas pirmajā podkāstā, ko mēs ierakstījām iepazīšanās, es teicu, ka mēs runāsim par latviešu talantiem, un talants nopelnīt naudu mūsdienās sievietē ir jābūt viņam. Viņš mums katrai arī ir. Reāli mums viņš katrai jāpilnveido. Un tāpēc mēs par to runāsim daudz, jo 2 talanti galvenie, tad veidot attiecības un nopelnīt naudiņas, un nav vairs nekāda akmens laikmeti un nekādi citi 100 gadu atpakaļ, ka būtu jāpaļaujās uz to, ka vīrs mājās atnesīs mamutu. Ļoti daudzām no mums neviens nekādu mamutu nenes. Un šodien bija interesants foršs ieraksts, viens, ko viena meitene bija ierakstījusi, kā varbūt man radīsies vēlme turpināt adīt, jo pašlaik tāds sajūta, ka nevienam nevajag. Lūk, par šo mēs arī daudz runāsim. Šis būs visādos veidos, lai jums mūsu podkāsti, šis un vispārējie ir kā iedvesma tam, ka ņemot no mūsu piemēriem, tad reāli, jo mums jau citu piemēru nav, mēs necepam maizītes un neādam neko, tad kā jūs varat integrēt savā reāli ikdienā to izjūt, tātad es no savām zināšanām, Dats no savām zināšanām, kā mēs kuram palīdzēt notīrīt tos, kā jau vakar runājām, visus tos sāņus un tos, uzpelējumus, jo neesam jau nekādi garšīgie sieri, ja? Esam meitenes un dāmas un lēdijas, ja kurām ir savas pamatvajadzības un pamatvajadzību. Tas sektors jau arī horoskopā ir absolūti zināms un saprotams, pie tam par naudu. Horoskopā runā vairāk sektori. Horoskops īstenībā nav nekāda garīga vieta vai vietne. Tas viss reāli par to, kā mums šajā pasaulē vieglāk dzīvot un izdzīvot. Tā. Jā. Un ko es noteikti vēl gribu piebilst, ka tās zināšanas, vai tas, ko mēs šeit raidīsim visumā, viens ir zināšanas, ko mēs esam ieguvuši no kādiem citiem skolotājiem. Ja, cilvēki, kurus mēs esam lasījuši, klausījušies, mācījušies, runājušies, ko viņi ir stāstījuši mums no savas pieredzes vai no savām zināšanām. Un otra lieta būs tas, kas mums nāk no visuma, jo patiesībā jau mēs pilnīgi visi esam saistīts ar visumu. Un tas konteksts ar to mūsu augstāko es vai to savu ģēniju, kurš rāda mums kaut kādu ziņu, doma iešaujas prātā jautājums, no kurienes viņa atnāca. Jā, vai tā doma atnāca tāpēc, ka es televīzijā tikko reklāmu redzēju, vai tā doma atnāca tāpēc, ka es Facebookā izlasīju kaut kādu ierakstu, un tas mums reiz tā kā saslēdzās un teica, šitais ir kaut kas, par to ir jārunā. Vai arī vienkārši ir tas brīdis, ja, kad nepārtraukti mans augstākais es, vai tā mana garīgā daļa, vai visi sargaņģeļi vienalga, kas ir kaut kur, bet kas nav prāts, kurš var atražot tikai to, kas ir iekšā, bet nāk kaut kas unikāls. Ja, tad kaut ko radām, un nekas tāds nav bijis līdz šim. No vienas puses podkāsti jau pasaulē ir, un tāpēc jau mēs arī nosaucam šo te mūsu sarunu par podkāstu, bet tieši tas, ko mēs tagad runājam, tas nav tā, ka mēs tad noskatījāmies kaut kur sarunu, vai mēs tad izstāstīsim to latviešu valodā, ja mēs atreferēsim to. Nē, tas nāk ļoti, ļoti organiski un automātiski. Un kā mēs pie tā tikām, ja, tad bija šis te impulss, ejam un daram. Ja, tas impulss reāli nāca, ja, tad 2 dienas atpakaļ, ka mums to vajag. Ja? 2 dienas atpakaļ nāca impulss, viss cepam augšā. Mums bija saruna un atnāk gan nosaukums, gan Linda uzreiz ar saviem talantiem ieliek smuko noformējumu, ja? Un tad kopdarbs un reku, tas ir tas, ko jūs jau sākat skatīties, sākat baudīt.
Mans ieteikums būtu sadarboties jebkuram no jums, jebkuram no mums, jo sadarbībā ir milzīgs spēks. Un, Jā, es tev pārtraucu, bet tas, ko jā. mēs šorīt runājam pirms mūsu. Mēs iesākām ar to, ka šodien mēs nerakstīsim nekādu podkāstu, bet tikām līdz tam, ka mums obligāti ir jāierakst, jo atkal aizgāja tā doma plūsma, ka nevar atlikt, tāpēc, ka tik daudz tas labais nāk. Un tieši par šo sadarbību, kā mēs izvērtējām to, cik mēs vienotrai esam vai neesam konkurents, un ka tas ir tā galvenā tēma, ko mēs šodien gribam sākt ar kuru iznest, un otrs ir tas, ka mēs gribam pastāstīt par sevi mazliet, kā tad mēs, kur esam tikusi līdz kam. Jo tas pat nav veiksmes stāsts, tas ir vienkārši čaklas, bites un skudras katras dienas darbs, kā tas veidojas. Un tajā brīdī, kad rekutā skudra nonāks līdz kaut kādiem, nezinu, burvju pils vārtiem, tad viņai pretīm iznāk otra skudra un saka, ej, čau, ko tu tad dari? Tu dari to. Mēs varētu darīt kopā to. Ja? Un mēs izrunājam par to, ka tā mūsu konkurence, vai viņa ir kā tāda, vai ir tas, ka mēs darot to, ko mēs darām, vai mēs vienotru esam konkurentes. No vienas puses jā, no otras puses tā kā galīgi nē. Un, jā, tas, ko mēs aicinām darīt ar citiem cilvēkiem, ko, manuprāt, ir darījuši vienmēr cilvēki, kas ir domājuši šajā te attīstības virzienā, kad ir jāsadarbojas ar kādu, lai tev būtu vairāk un labāk, lai tev būtu atbalsts, lai tev būtu pleciņš, lai tā cilvēka ļaudis atnāk pie tevis un tavi ļaudis aiziet pie viņa. Tas ir tas, ko Dācis teica par šo dalīsimies sākumā ar 1000, ja dosim viens otram tālāk un galā procenti būs uzauguši, un visi būs ieguvēji. Tā kā, lūk, tas ir tas, jo, to gudrā vārdā nosaukuši ir par kolaborāciju, bet tas tā kā mazliet bišķi, ja mēs tieši šo vārdu precīzi tulkojam, tad tas tā kā tāds uzspiestas varas kaut kas, jā. Bet savā ziņā tas, ko mēs piedzīvojam šobrīd, visas turbulencē, kādā mēs dzīvojam tagad Latvijā un savā zemē un arī citās, tas jau ir tā kā uzspiests. Mēs jau tā negribam. Mēs gribētu savādāk, bet mums ir tā, mums ir vienkārši reāli jākapā. Un mēs daudz esam kapātājs. Mēs vienkārši reāli kapājam. Tāds ir, mēs rokam, mēs varētu nosaukt sevi, ka mēs rokam, bet man gan uzvārds piemērots par akšanu, par kuriem viss ir stāsts, bet es vienmēr bieži pēdējā laikā, es vienmēr saku, ka es kapāju. Ja, tas ir šis laikus priekš kapājam. Un man bērnībā bija, vecmām lika iet kapāt ar kapacīti. Zināt, ja tāds es burtiņā kapacīts. Ar kapacīti kapāt bietēm lapas priekš cūciņām kopā ar kombikorbu vai ar miežu putrājumiem. Man bija jākapā lapas, pirms tam viņas bija jāiet jāsalas, jāatvelk uz deķi, jo panestas to vezumu nevarēja. Tāds mazs cilvēciņš, es vilku uz deķa, aizvilku līdz klēts stūrim, tur stāvēja tā sile, un tajā silē tad ar kapacīti, tas bija mans darbs pirmais, kā mazam bērnam sakapāt. Un tā es kapāju visu mūžu. Vienmēr neraugoties no tā, ka ir man laulība, nav man laulība, visu laiku ir jākapā. Un šobrīd šajos laikos sievietē ir vienkārši jāsaprot, ka visi tie laiki, kad mēs domājam, ka mums ir jābalstās un jāpabalstās sevi uz vīriešu, tie ir beigušies. Vienkārši viņi ir beigušies jau, es domāju, ka līdz ar brīvvalsts atnākšanu Latvijā vienkārši sievietes dzīvo kaut kādās atpakaļ ilūzijās un mēģina arī tas, ko es ievēroju, kaut kāds 10 gadus atpakaļ sākās šī dieviešu kustība Latvijā, ka es esmu dievietis, staigāju garos brunčos, tīna ap sevīm tikai apkārt visu laiku sievišķo enerģiju, ullalā, man viss ir, dažas jau no jums noteikti varēs padalīties arī zem šī ieraksta, vai tas strādāja, vai tas jums ienes patīkams, vai jūs varat nopirkt zem šiem svārkiem, brīvi ieiet veikalā tā, katru nopirkt 15 zeķubikas, kādas jums ir vajadzīgas zem tādiem un tādiem svārkiem. Es, protams, ironizēju, bet šis arī būs podkāsts par to, jo man ir, ļoti tāda asa uztver par daudzām lietām, un viņa vienmēr, kas ir pat svarīgākais, vienmēr nostrādā. Ja viņa vienkārši būtu tukša blābla, ka es blāblā kaut ko runāju, bet patiesībā vienmēr, tad, kad tu savelc vienkārši elementāru naudas plūsmas grafiku, tad tu redz, ka, nostrādāja darbiņš, nevis blābla. Tā kā vari staigāt garos brunčos, cik tev tīk, kamēr tev acis kantains, un neviena naudiņa tev neieripo nekur. Un tas ir līdzīgi kā sēdēt meditācijā un gaidīt naudiņu lido man virsū. Jā, un tad, kad es sēdu meditācijā, tā nauda kā nekrīt, tad arī tajā fiziskā realitātē ir kaut kas jādara. Tas, ko tu, Linda, teici, man vismaz divas tēmas ir tādas, kuras es labprāt gribētu attīstīt. Pirmais ir par gariem bruņšiem, labprāt arī par savu pieredzi pastāstītu, bet pirms tam man bija vārds konkurence, par kuru man noteikti gribās pateikt pāris lietas. Un ar konkurenci ir ļoti interesanti. No vienas puses, cilvēki, kur dara līdzīgu darbu tā kā es, ir mani konkurenti. No otras puses, mani klienti ir mani klienti.
Un mani klienti pie citiem cilvēkiem neiet. Un viņu klienti nenāk pie manis. Varbūt viņi ir mūsu abu klienti un nāk gan pie manis, gan pie tā otra cilvēka. Un tas attiecās gan, protams, uz šo te coachinga un palīdzības sfēru, gan uz kūku cepšanu, kartupeļu rakšanu un rozešu taisīšanu sienā, uz jebko. Tad mums ir savi klienti, un mēs nevaram viens otram pat tos klientus atņemt. Protams, ir situācijas, kad mēs varam vērsties pie citas speciālists, jo tas manējais speciālists nav pieejams kaut kādiem iemesliem, viņš būtu vienkārši pārslogots. Mēs varam vērsties pie citas speciālista, jo mums liekas, ka tas ir lētāks, tāpēc es tieši tur, un varbūt man tur arī palīdzēs, un droši vien kaut kādā ziņā arī palīdzēs, bet tas mūsējais speciālists būs tas, ar kuru sadarbība būs vai nu tā, ka ļoti notriggerēs manējos putnus. Ja, tad būs kaut kas tik pamatīgs, ka liksies, Dievs, kāpēc es kaut ko tādu piedzīvoju. Tad tas varētu gadīties, ka tā saistība ar to cilvēku, ka viņam ir jāparāda, ka reku tev ir šitais te baitas acī, kur tu neredzi. Vai arī tā sadarbība būs ļoti, ļoti viegli plūstoša un nebūs nekāda triggerēšana, būs tikai radīšana ar vien lielāku un tādā milzīgā pateicībā. Par baļķiem acī tā ir tāda atkal vēl viena atsevišķa tēma, ko mēs noteikti varam risināt. Un talants ieraudzīt baļķi otrā acī un talants neredzēt savā acī. Ne, baļķi savā un to nagliņu otram, skabargu otrā. Jā, tā ir tāda atkal. Mēs ļoti daudz, ne jau vēl nosaukums ir latvietes talanti. Mēs par latvietēm, mēs par savu tautu, mēs nevaram atbildēt par zviedrietēm vai amerikānietēm un šīm citām sievietēm. Ja mēs tās savas latvietes esam iepazinušas, un kaut vai tāpēc, piemēram, kāpēc es tā droši varu te sacīt to? Šodien, domājot par mūsu podkāstu, tad pārdomāju, cik tad man totāli varētu būt klienti, tas totāli galā, ja, tad tie ir apmēram 15,000 cilvēki, no kuriem loģiski, vieni 14,500 ir sievietes, ja. Šajos 25 gados, kamēr es praktizēju astroloģiju, tas tā kā ir ievērojams skaits, tā kā es paspēju tomēr diezgan daudz, jo es pēc katra klientiņa, pēc katras cilvēka taču pārdomāju. Pirms tam man nav laika pārdomāt, pirms tam man neviens nekādus ziņas nesniedz. Un tad katra šīs sievietes stāsts, katrs šis liktenis un cik viņi ļoti, ļoti daudz principā ir līdzīgi, izējot no kaut kādām pozīcijām. Ja. Tā ir tas, ko mēs šodien gribējām vēl padalīties, tas mūsu ceļš, ja, tad kā mēs esam tikuši līdz uzņēmējdarbībai. Un tas arī, ko mēs vienmēr aicināsim absolūti vienmēr savos šajos te podkāstos, kā latviešu sievietei ir jāiet kaut vai mini, tāpēc ir dažādas uzņēmējdarbības formas, kurās tad var ielūkoties un paskatīties, kur tad ir tas mans spēciņš, kur ir, ko es veikšu, kas tas būs, bet mēs uz to gribam aicināt, jā, mēs uz to visvairāk gribam aicināt, un gala beigās iedomājieties, cik mēs te kopā varam salasīties, kāds tas spēks ir tajā, ka kaut kāds vietējais, savstarpējais latviešu latvietes talantu tirdziņš, tā, samežģījās mēli, jo mēs taču nezinām, ko mēs katrs vēl citi, mēs par jums neko nezinām, ko jūs ražojat, kas jūs esat, rekur par Ingrīdu zini, ja, viņi tātad āda un āda cītīgi, ja, bet varbūt jums kā reiz tie viņa sadījumi ir ārprātīgi noderīgi, vai varbūt jūs kaut ko šujat citu, un jūs kopā varat fotografēties vienā citā tēlā, sajiet ar to, ko viens šuja otra āda, ja. Un tas kopā izstāsta vienkārši brīnišķīgi, ja jūs pirms tam domājat, kā lai es to pārdod, īstenībā vajadzīgi ir vienkārši vienas vai otras smukā vedekla vai meita, kura uzvelk mugurā, vienas šūto kaut ko, un otrs adīto kaut ko, jums viss vienkārši aiziet. Skats, ka to vienkārši tā pa melno tirgot, un gluži nevarēs, ka nodokļi, tā ir atkal vēl viena tēma, par ko mēs runāsim, ka no tiem reāli izvairīties arī nevajadzētu. Tas nav tas, uz ko mēs aicinātu jūs teikt, ka reku visu laidīsim pa melno, ja tā nav. Tam ir atkal sava ļoti liela gudrība tajos smalkākajos plānos, ja, ka nemaksājot vienalga no savas karmas, šarmas, normas neizbēgs, ja tev atnāks citā veidā labāk, lai tā paprasa, ja, jo, teiksim, nodokļu maksāšana viennozīmīgi, tā vienkāršās kategorijās nodokļu maksāšana veselību nostiprina. Tas liekas tā jocīgi, bet tāds ir. Jā, es par uzņēmēju darbību, jo es nerunāju par tiem cilvēkiem, kas strādā valsts un pašvaldību un dažādos citādos sektoros. Ja, tā. Tā gudra doma, ko es gribēju turpināt. Jā, atceros arī. Gudrā doma ir sekojoša par dalīšanos savā aplī.
un otra lieta ir par dalīšanos uz to loku, kas ir ārpus mūsu apļa. Un tā, ka mēs šobrīd mēs atrodamies Latvijā, vai varbūt mums ir meitenes, kas dzīvo kādā citā valstī, bet ir šajā tā grupā, kā daļa tā, ka runā latviski, tur pat nav obligāti tikai latviešu meitenes, varbūt arī kuras citas tautības, bet mēs runājamies latviski. Ja mēs atrodamies šajā ierobežotajā teritorijā un sastarpēji apmainamies ar kaut kādu naudiņu, tas viss ir ok tik ilgi, kamēr mums nav nekādas attiecības ar ārējo pasauli, kas ir ārpus Latvijas. Jo, ja mēs no ārējās pasaules vēlamies kaut ko saņemt, mums tajā ārējā pasaulē ir jādod kaut kas pretīm. Ja mēs tā šauri skatāmies, tad liekas, ja es neko neeksportēju, viss ir kārtībā, tāpēc, ka kāds cits uzņēmums eksportē. Kas notiek tad, ja kāda cita uzņēmuma nav? Vai kas notiek tad, ja tie citi uzņēmumi eksportē mazāk nekā mēs importējam, nekā mums ir vajadzīgs no tās ārējās pasaules? Protams, tā Latvijas ekonomika, kaut arī salīdzinot uz pasauli, ir maziņa, patiesībā ir arī pietiekoši liela, un mēs tā kā to efektu nejūtam uzreiz, bet tas efekts nāk visu laiku. Un tāpēc tā politika, kuru varbūt arī politiķi ir piekopši, kurus paši ievilējam, ja? Un arī kur mēs paši neesam to savu vārtu devuši, ir tāda, ka Latvijas parāds pret apkārtējo pasauli pieaug. Un tas nozīmē, ka tajā mūsu lokā tā nauda paliek mazāk. Lai to tā varētu iztauties, iedomāsimies, ka mums ir ģimene ar 10 bērniem, un mums ir tādi ļoti progresīvi vecāki, bet mēs paši esam tie vecāki, ja, kuri saviem bērniem, lai kaut kādu kārtību ieviest un kaut kā mācīt viņus, kā ar naudu rīkoties, ir ieviesuši to, ka ģimenē tiek apgrozīta kaut kāda nauda, vienalga, vai tā ir reālā nauda, vai tā ir spēļu nauda, bet ir sava nauda, kas sastarpēji norēķini. Vecāki iet kaut kur strādāt kaut kur, vienalga, vai tas ir privātais uzņēmums vai algots darbs, ja, tad viņiem ir ienākumi, kurus viņiem maksā kāds cits cilvēks. Un, protams, šiem te vecākiem arī ir kaut kāda izdevuma, kur tie pārtika nešķirošam visu paši, mums ir kaut kas jāpērk, par elektrību jāmaksā, par ūdeni jāmaksā, mašīnu gribam braukt, degvielu jāpērk un jāremontē, kur nevaram saremontēt paši. Tā naudiņa, kas ir ģimene pret apkārtējo pasauli, ir kaut kāda plūsma. Tajā mirklī, kad vecāki nopelna mazāk nekā ģimenes izdevumi, kas notiek, pat ja bija kaut kāda nauda, ar ko apgrozīties ģimenes lokā, tā nauda vienkārši jāņem laukā, tiem bērniem paliek arvien mazāk, ko to naudu viņam apgrozīt. Un es teicu kaut kāds mirklis, ka levē cik ātri mēs ģimenes lokā to naudas kustību pātrinām. Tā, ko es teicu, mēs varam dot viens otram eiro, mēs varam dot 1000 eiro, ja, un ja mums ir tā nauda mazāk, tad vienkārši ātrāk jāapgroz. Katru dienu ir jādod 1000, nevis reizi mēnesī, un tad tas jau tā kā sasumēsies, kumulatīvais, cik mēs esam mēnesī kā nopelnījuši, būs lielāks nekā mēs vienreiz to 1000 iedosim. Bet, ja tā nav tiek ņemta laukā, mums vairs nav ar ko mainīties. Un tad noteikti tas stiega lavīnas efekts, ka tajā mirklī, kad viens uzņēmums aiziet pa burbuli, jo viņam vienalga, viņš ir nobankrutējis, vai viņam tiek nobloķēti konti, vai viņam kāds nav samaksājis, un viņš nevar samaksāt nākošiem, spērā līdzi visu to sistēmu, visu to kāšu namiņu. Jā, tas, kas bija kaut tajā 8. gadā, jā, ka tajā mirklī, kad pirmais uzņēmums vairs nevarēja samaksāt, kā vispārējie ciet. Tāpēc ļoti vērtīgi ir skatīties ne tikai savā šaurajā lokā, bet skatīties uz ārpus pasauli. Mans un Lindas projekts viens ir, ka mēs raidam arī krieviski, tas neiet tik raiti kā šo te latviešu, mums ir ļoti viegli runāt latviski un krieviski mazliet jāsaņemas, ja. Bet mēs meklējam arī šos klients ārpus latviski runājušās publikas. Es meklēju arī angliski, vāciski runājuši, tāpēc tās ir divas manas valodas, kuras esmu iemācījusies un pārvaldu tādā līmenī, lai varētu strādāt. Jums, jebkuram, kurš nerunā citā valodā kā tikai latviešu, varbūt tomēr runāt vismaz krieviski, un ka var vismaz krieviski runājušai publikai, kas būtu tuvajās valstis, Lietuva, tāpat ir Ukraina, kurā cilvēkiem joprojām arī ir nauda. Ja Krievija, Baltkrievija varbūt ir izslēgta no tās tirdzniecības zonas, tad ir visa Grūzija, Armēnija, Azerbaidžāna, visas tās padomju republikas, plus vēl austrumu bloks kā Polija, Čehija, kur var mēģināt skatīties. Vai arī tomēr visa Eiropa, jo Krievu emigrantu ir ļoti daudz. Un tad, ka viņi ir saistīti ar savu etnisko dzimteni ar Krieviju. Un tad, ka Krievu politika ir tāda, ka viņi uzbruka Ukrainai. Tie ir cilvēki, kuri to politiku nav veidojuši, kuram mēs varam pārdot. Tajā nav nekā slikta, ka mēs runājam krieviski, tas ir tikai bonus, jo mazajām valodām, diemžēl, tas tā ir, ka mums nav varianti, kā tikai mācīties citas valodas, un runāt to cilvēku valodā, kuri ir mūsu klienti. Jo, protams, es varu tā pašsazinīt teikt, ja tu nerunā latviski, tad es to neko nepārdošu. Man vajag, lai viņš man atnāk, vai viņam vajag, lai es pie viņa aizēju. Patiesībā mums vajag to abiem diviem. Man vajag to naudu, ko tas cilvēks varētu man samaksāt, jo man arī ir bērns, kurš grib ēst.
man arī grib suns, un es arī pati reizēm gribu ēst, un ir jāmaksā par visām šīm te ekstrām, kā jums virs galvas. Un tiem cilvēkiem, protams, vajag palīdzību, bet tas, ka tie cilvēki var izvēlēties palīdzību pie dažādiem speciālistiem, ja es nerunāšu viņa valodā, un viņš nebūs man valodu ieguvis, iemācījies, tad jau mums nekas nesanāks. Ar kaut kādu produktu tirgošana varētu būt krietni vienkāršāk, ja tas nav pakalpojums, kur mums jārunā klienti, ja tikai prece. Uzcepu kūku, eksportēt uz ārzemēm varētu būt sarežģīti jāsaldē, bet tomēr izdodas kaut kā uz Lietuvu aizvest, uz Igauniju aizvest. Zeķis nodītās gan var pa visu pasauli sūtīt. Ja, tad skatīties mazliet plašāk, ne tikai, ka Latvijā es te tirgoju, bet kādas ir iespējas ārzemēs to darīt, jo ārzemēs arī tādas iespējas ir. Ne par velti cilvēki skatās, kā viņi var Amazonē tirgoties, kā viņi var eBayā tirgoties, kā Etsy var tirgoties, un arī to dara, un noteikti daudz no tiem arī latviešu uzņēmumiem pietiekoši veiksmīgi. Tie ļoti veiksmīgie nereti par sevi nestāsta, jo ir viena tāda emocija, kurš sauc skaudība, kurš daudz cilvēku baidās, un baidās arī no tā, ka, ja es pateikšu, ka es tomēr naudu pelnu, ka tad gan ieņem dienas stājas pie manas rindiņā un skaitīs manu makas saturu, jā, un arī visādi ļaunieši varētu censties uzbrukt. Bet ja šī doma ienāk prātā, ka tas tā notiks, tad jums ir jānāk pie manis. Vienalga, vai tas ir indalvēm, vai ja tas ir masveidā, mēs varam mēģināt kādu grupas darbu uztaisīt, lai patīrīt no šo te ideju par to, ka, ja es pelnīšu, tad būs slikti. Ja? Ja es pelnīšu, būs labi. Ja es pelnīšu, un pat valsts ieņem dienas mainīs pret manu attieksmi, ja es pelnīšu, un man būs tā naudiņa, kur tie zagļi gribētu man nozagt, es viņam varēšu uzdāvināt, lai viņam nav jāzog. Es varēšu pateikt, ja jums ir liela vajadzība, nezodziet nemaz, atnāciet, pasakiet, es pastīšu, cik es jums varu iedot, es jums ziedošu, jo ziedot tos pašus 10%, kas ir baznīcas tiesa, ļoti, ļoti veselīgi. Pat tad, kad ir maz naudiņas, jo tur bez gala grūti, tagad tev liekas, kā tu galus saliks kopā, tomēr tos 10% spēt iedot. Ko tie reizēm es saprastu, kā es jūtos, kādi man putni paceļās, kādas emocijas paceļās un kas parādās atkal no tām manām zemapziņas zīlēm, ko vajadzētu sakārtot, lai es spētu viegli iedot un trenēt šo sajūtu. Man pietiek. Man pietiek, ko padalīties pat tad, kad man ir maz, jo es varu iedot kādam, kuram ir mazāk vēl. Vai kuram varbūt liekas, ka viņam ir mazāk, kuram liekas, ka viņam vajag, varbūt viņam ir daudz, bet viņam tā vajadzība ir milzīga. Piemēram, veselība, kaut kādas problēmas, kas ir jākārto. Tur kaut kāds notikums dzīvē, jā, kāpēc ir tiešām lielāka ienākuma nepieciešama. Tā. Jā, tas ir tavā kompetencē. Vistiešākajā veidā, vistiešākajā mērā ir notīrīt tiem putniem, es nezinu, dubļus no spalvām, ja, no spārniem. Reāli to, ko astrologs savā ziņā nevar. Vienīgais, ko astrologs var, tas ir, es jau pieminēju to iepriekš, bet arī tagad var turpināt to, ka astrologs konkrēti redz, cik jūsu naudas plūsma ir, kāda viņa ir. No kā viņi sastāv, kas ir jūsu klienti, kas ir mēģi auditorija, kas ir tie cilvēki, kas ir gatavi vienkārši aplaudēt, kas ir gatavi ar aplausiem, tā kā aplausi kā samaksa, jā. Tas ir tas, bet tas nenozīmē, ka uzzinot informāciju pie astrologa, cilvēks cirēzi tā, viņš vienkārši paliek, ko tad tālāk ar to darīt, tā kā tieši. Pat ja astrologam ir, parasti tā būtu jābūt, tas ir tā kā normāli astrologam jābūt ir 5, 6 idejām attiecīgi par katru to jūsu vietu, kur viņš tad pats ir uzkods, kur ir jūsu naudas plūsma, viņam ir jābūt tām idejām, kā tieši. Un vienalga iekšā ir šie te bloki, kuri brēc, maziņais brēc, es nemāku angļu valodu, piemēram, ja, tad stāsts ir par ziloni un par ausi, ja, zilonim, kā vispirms mums ir lielais zilons, bet mēs neiedomājamies, ka viņam ir apēst ziloni, ja, tad mēs neiedomājamies, ka viņam ir arī mazākas ģenitālijas, tas ir aste, tas ir ausis, un tad tas pats mākslīgais intelekts, par ko mēs arī iepriekšējā sarunā runājam, ka tāds palīgs rokās, tāds karoks rokās, ka tik turies, mākslīgam intelektam vienkārši dodot uzdevumu. Pārtulko lūdzu manu tekstu pareizā angļu valodā, labi saprotamā, piemēram, Amerikas klientam vai Nīderlandes klientam vai Londonas cilvēkam. Viņš izdarīs tieši to tā. Pat vēl trakāk, ja jūs gribat savu tekstu uzrakstīt, uzraksti man lūdzu manu pārdošanas tekstu, kā to darītu Džeks Londons vai Žils Vents, un jums būs. Mākslīgais intelekts ir tik gudrs, tāpēc mēs viennozīmīgi esam dats par to. Paši esam izmēģinājuši dažādos veidos šo te inženieriju, ja, jauno, kā tas tiek nosaukts, ja prompt inženieri, tā kā arī to mēs iesakam. Protams, šeit mēs neesam nekādi beigie speciālisti, bet ja sāksiet rakt kaut vai tie elementāri tajā pašā YouTube, var atrast jau latviešu valodā ierakstus, un mums pat ir kaut kāda, es lasīju vienā dienā, tad kā atbalsta biedrība Latvijā, kur jau vienkārši googlē ierakstu un atrod, un viņi pēc video latviešu valodā, kuras cilvēki no Zinātņu akadēmijas stāsta,
Nu, halo, tu vispār nekas par to nav jāmaksā. Tu vienkārši uzzini, kā rīkoties ar šo chat GPT, kas ir pirmais, jā, vai visiem tālāk Midjourney un Gemini un visiem dažādiem rīkiem, ja mākslīgā intelekta, kas jums arī palīdzēs tās savas zeķes ātrāk aiztransportēt. Reku pie Amerikas hipijiem, kuriem tādas zeķes ir, viņi vispār ir sapņojuši, kur beidzot viņas tādas var dabūt urā un atraduši zelta dzīslu vai zeķes vai lakots vai cepurs vai ūdījus vai šālis vai ko. Ja, tas ir tas, ko mēs aicinām, ja, bet tas mūsu darbiņš, ko mēs pa ceļam varam paveikt, ir šis tas, ko mēs varam nodiagnosticēt, kas tieši tas ir, dats tālāk no tīras pānas, lai var pacelties un tos savus putnus pārdot, jā, par lielu naudu. Tas bija tas mūsu šodienas uzdevums, ko mēs gribējām savā sarunā tā kā izveidot priekš jums, lai jūs paņemat un sākat darīt. Ja mēs esam no darītāja cilts, jūs tagad to sapratāt, ka mēs nesēžam un nemeditējam, mēs vienkārši kāpājam. Nu, mēs reizēm arī meditējam. Nu, protams, tam padomājam, ko vajadzētu darīt. Un arī sarunas laikā, ja, ka mēs vienkārši runājamies viena ar otru un dalāmies, un pēkšņi kaut kas atnāk. Ja šī mūza atlido, ģēnijas atlido, un mēs vienkārši noķeramies astes pierakstam. Jā, atceries tas tā, kā tu teici vakar vai aizvakar man par to, man atnāca, kā es varu to metodu, es viņu uzreiz tev nosaucu par spilvenu, ne par līdzjūtības spilveniem, tā ir tagad tava metode. Tā kā redz, tev atnāca kā, man atnāca vēl nosaukums, jā, lai varētu savus līdzjūtības spilvenus pamest cilvēkiem zem dupšu, pamest zem kājām, jā, tā kā, izmantot baigi forši, lai nodara. Jā, par to, ko darīt. Vai ir jādara zeķis visiem, vai jāsaka kūks, jo visu to dara, vai jādara kaut kas cits. Nu, ir tā, ka, ja mēs skatītos, ar ko cilvēkiem vajadzētu nodarboties, visvienkāršākais reizē pie Lindas un palūtu vienkārši konsultācijā, lai nodiagnosticē pēc astroloģijas pasaka, jā, tad kas ir tas, ar ko vajadzētu darboties. Jā, kas būtu tā kā, kas ir zvaigznēs rakstīts, kas vislabāk veiksies, kas, tā kā, kur visi šie zvaigžņu spēki palīdzēs atbalstīt šajā procesā. Ir cits variants, ja no galīgi pie Lindas negribās iet, vai arī, būsim atklāti, reizēm ir tā, ka nav naudiņas, lai aizietu. Jā, tad, nezinu, Linda, varbūt tev kaut kāds īpašs piedāvājums būs tikai ļoti ātrai diagnostikai, nevis pilnē, bet tikai, kur profesija man ir svarīga. Nezinu, tu prasiet Lindai, bet ir cits variants par to, ka varētu padomāt, kas bija tas, ko man patika bērnībā darīt. Jā, tad īpaši līdz skolas vecumam, ar ko man patika nodarboties. Jā, tad mašīnas remontēt, grāmatas lasīt, par suņiem, kaķiem rūpēties, puķus laistīt un tā tālāk. Jā, tad, kura varētu būt tā joma, kas dabīgi nāk. Un arī skatīties, tad, kas man kā pieaugšam cilvēkam, kāda ir hobija un ar ko man ļoti patīk nodarboties, kas man patīk, bet arī cipriņus rēķināt vai tā tālāk. Kas ir būtiski, lai tas darbiņš, kur jūs izvēlaties, nav tā sevi jāpiespiež. Jā, man ir sevi jāpiespiež aizvēlties pie datora, lai kādam klientam sesiju novadītu. Nē, man ir tāds kaifs no tā, ka es to daru, ka es varu nakts vidū piecelties, tad acis krīt cietaisties, acis ceļā pa pusmiegam runāju un tam cilvēkam palīdz izķeproties no viņa bedres, jo man tas tā patīk, man tas dod tādu spēku, ka es to varu darīt jebkurā dienas laikā. Un varbūt tas, kas man nepatika, bija kaut kādas grāmatvedības lietas. Ja? Tas man nekad nav paticis. Es arī kavējos ar grāmatvedības sakārtošanu. Tad ir jāmeklē cits cilvēks, kurš to darītu, lai sastroptu to, ko es esmu sadarījusi. Tur noteikti mēs varam meklēt tos citus atbalsta speciālistus, bet to galveno nodarbošanos, lai tā nodarbošanās ir tāda, kas dod prieku pašai. Pats galvenais. Patīk atīt zeķis, atdizēķis, patīk cep kūkus. Jo, ja tu cepsi kūku tādā stāvoklī, ka tev riebjās tā kaut ko, un tev riebjās tie klienti un tās viņu prasības, tā kūka beigās nebūs ēdama. Bet ja viņi iztīsies smuka, varbūt viņa garšos it kā labi, bet cilvēkiem viņa nepatiks. Jā, to enerģiju viņa tādā ļoti netvaramā veidā tomēr tiek nodot, un cilvēki to jūt. Protams, iedomājos, man ir vairākas reizes bijis tā, es vispār esmu tādu, man patīk apmeklēt foršas vietas, un Liepājā viņu arī ir, Liepājā ir vispār restorāna galvaspilsēta. Un laiku pa laikam, reiz mēnesī tas rituāls ir kaut kur aiziet, un zini kā, citreiz ir tu aizies to vietu, ēdiens, viss ir garšīgs, viss ir labi, un tu atnāc mājās, un tev reāli, 2,5 stundas ir jāsēž toalteikt pa brīdim, tāpēc, ka tu saproti, tur viss bija svaigs, tur neviens tev neko neiemānīja, kaut kādas 4 dienas saulē turēt, ja, bet jā, tad kā jūtīgs cilvēks, es ļoti, ļoti jūtu enerģijas. Un tāpēc, ja mēs runājam par produktiem, kas vispār ir gatavot, nezinu, tur mēnešiem atpakaļ, kas ir konservi tādi, ne jau, ka jūs viņus gatavojat, bet jūs nopērkat viņus veikalā, tad iedomājieties, ka cilvēki, piemēram,
kuriem nepatīk ne savs darbiņš, ne viņi ir izdomājuši vārdu vergot, ja no krievu valodā vispār jēdzīgi ir rabote, ir rapstve, ja, tā kā, kad iet vergot uz darbu, tad iedomājies, ka tāda cilvēka stāv pie līnijas, piemēram, 6 gabalu un pako jūsu siļķis vai jūsu šprotis burciņās un sēž un visu laiku domā, ej vergot, visu šo te. Nu, un finālā, kas no tām proteīna galā sanāk, jā, smuku buņģiņu, kur jūs izēdat, un visu ar vēderu ir cauri, un jūs sākat domāt, ka jums jāiet uz aptieku pēc smektas vai vēl pēc kaut kā ir, lai vispār vai jādzer vērmeņu tēju, lai kaut ko tagad darītu, bet patiesībā ne produktā vaina, bet produkta enerģijā, ja jūs esat jūtīgs cilvēks, piemēram, kā es. Un tas ir skaidrs, un te nav vietai vai pavāram vaina, te ir vaina tā enerģētikai, tā enerģijai, nu, kur tajā brīdī virtuvē virmo. Vienalga sliktas ziņas tajā dienā ir bijis kaut kas, un viss kolektīvs ir uztipies par to, jo atnācis šefpavārs un pastāstīs kaut ko ļoti traku, vai cilvēki paši no rīta ziņās ir dzirdējušas. Tāpēc ziņas arī mēs jums iesakām mazāk klausīties, lai pēc iespējas mazāk viņas ielaustos jūsu dzīvēs. Bet kā jūs saprotat, mēs no sākuma šobrīd jau tā kā ieskrienamies, un tad mēs visāds dažādas tēmas, protams, attīstīsim. Tas, ka mums viņas var aizslīdēt, višķiņ, tas ir normāli, jo mēs atkal visu laiku esam sarunā, un mēs gribam vienu otru papildināt, un gribam ar to arī jums vairāk iedot. Jā. Nu, es tev klausies, man domas kaut kur aizpaldīja par restorāniem, un bija kaut kāda baigā ideja, ko gribējās pateikt. Labi, ja atnāks, tad izstāstīšu. Pa lielam ir tā, ka mēs varētu šodien arī beigt, lai nav tā saruna pārāk gara. Jā, mēs gan bijām nolēmuši, ka mēs pastāstīsim, kā mēs katru līdz savam naudas maciņam nonācām. Mēs ar to tad arī varētu pabeigt. Un man būs ātrais īsais stāsts tātad par to, ka 90. gadu beigās, tad reāli es atradu žurnālā Praktiskais Latvijas pašās beigās mazu, tādu, nezinu, 3x4 centimetri apmēram tādu sludinājumu, ka Cēs tautskolā tātad sākusies ir uzņemšana mācīties astroloģiju pie manas skolotāja Andra Rača. Nu, es aizbraucu 90. gadi, iedomājieties, kā daudziem cilvēkiem gāja. Es esmu tieši tas produkts, kuram gāja vienkārši ļoti, ļoti traki. Jo mēs jau tad bijām jaunie uzņēmēji un jauniem uzņēmējiem tobrīd viss beidzās absolūti. Nu, lūk, tā 20 gadnieki, ja. Nu, lūk, nu, un es aizbraucu jau šo tautskolu, sāku mācīties astroloģiju, un uzreiz jau, nezinu, varbūt nodarbībā kaut kādā 5. 6. nospraudu sev mērķi, ka es ar astroloģiju pelnīšu naudu. To, ka es ar viņu varētu pelnīt naudu, es uzzināju apmēram pēc gada mācībām, ne ātrāk, jo pirms tam man neviens to priekšā neteica. Es gan, protams, arī paņēmu konsultāciju pie Andra, bet vai es zināju, ko jautāt, ja, nu kā jaunais astloks un vēl jauns cilvēks gados, protams, nezināju. Nu, un lūk, tad tas pieņēmums, pielēmums arī, protams, ļoti labi strādā, un ir bijuši, protams, šajos gados visāds dažādas šaubas un dažādas domas par visu kaut ko, jo ir brīži bijuši, protams, kad iet arī ne tā, kā iet, nu, teiksim, šobrīd varētu teikt, jā, iet mēreni, normāli, iet labi, bet ir bijuši dažādi brīži, un tāpēc ir bijis arī tās domas, ka ko es te varētu darīt vēl, un kāds savus talants varētu attīstīt, un jebkurā gadījumā nevienam arī no jums nav aizliegts, ja jums ir kaut kas viens, ko jūs darat, un jums tas patīk, bet jums ir kaut kas otrs, kas jums arī patīk, jo tā tas arī var būt. Ir cilvēki, kuros ir šis dualisms un troalisms un četruālisms, kā tad neviens nav aizmirsis vienkārši par prioritātēm, par stundu sadalījumu vai par kaut kādu laika nogriezienu sadalījumu, cik tad ir tas, ko gribās darīt, jo arī jūs varbūt esat pamanījuši, nu, man patīk zīmēt, es to daru ne tik daudz, varbūt kā varbūt vajadzētu. Ir domas, protams, par dažādas astroloģiskās mākslas attīstīšanu, ja arī šajā virzienā liekas, ka vajadzētu iet, tad ir sajūtas. Nu, lūk, un tas gala produkts, tas gala rezultāts, tad es jau pieminēju, ir apmēram 15,000 klienti, kas ir bijuši šajā laikā, apmēram 500 studenti. Nekad neesmu skaitījusi īstenībā, jo vēl klientiņus var saskaitīt vienkārši pēc ierakstītiem vārdiem, nu, tajā katalogā, ja, tad students kaut kā neesmu skaitījusi, tas man vispār ir sirds darbs mācīt astroloģiju. Man liekas, ka palielīšos, man liekas, ka labāk, kā es iemācītu abecīti, vispār neviens nemāca. Nu, man tā liekas. Nu, kā cits meitenes saka, ka sieviete saka, labāk, kā es neviens gurķus nemarinē vai nesālu. Tā es tieši varu pateikt par savu astroloģiju, ka savu, redziet, es jau viņu tā kā sev esmu pievākusi. Ka tas ir mans un iemācīt astroloģiju pamat līmenī, lai varētu pēc tam aiziet un mierīgi un droši nokārtot certifikāciju Latvijas astrologu asociācijā. Tur vesels saraksts, ir vesela
20 cilvēki ir no 200, kuri ir manējie, ja? Mani studenti. Tiekam tie ir tie, kuri saņēmušies, ka viņi aizies un šo te certifikātu galā dabūs, tāpēc es varu, tas jau vien ir tāds, tas nav tukša skaņa, tas ir, šie cilvēki man taču patiesībā visi ir samaksājuši par to, viņi ir mācījušies pie manis, tātad redziet, kaut vai tie, kas ir un galā dabūšu to, ka viņi atkal sāk naudu pelnīt ar astroloģiju, kas taču ir ļoti laba lieta. Bet šajos laikos, un arī Dārts to noteikti ļoti izjūt, ka tad, kad ir tāds turbulents un tāds hauss, kā ir tagad, tad prognozēšanas visas lietas ir pašas smagākās, jo visi taču grib zināt, kā būs. Un tas prognozētājs ir tāds bišķiņ tāds kā, nu, zem tanka pamests, ja tiešām zem riteņiem, zem akmeņiem, ja, nu, tev ir jāzina, tas ir viens, otrkārt, tev jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam, ļoti smalkjūtīgam, jāsteigā ir pasmeņa no asmeni, ka tev nav brīv teikt sliktas lietas cilvēkiem. Sliktās lietas viss vienmēr var pārvērst labajā. Un tas ir galvenais, kas astrologam vispār būtu jāliek aiz auss un visiem speciālistiem, kur nodarbojas ar cilvēka apziņu, cilvēka smadzenēm, kuriem ir spēja izmainīt apziņu vismaz uz kādu brīdi, kamēr cilvēks ir atnācis pie astrologa vai pie kāda cita speciālista. Ja, tā kā tas, ko mēs ar jums darām šobrīd, uzrunājot un runājot ar jums, mēs arī jūsu apziņā iesējam kaut kādas jaunas putnas. Es ceru, ka viņi ir ļoti garšīgi, viņas varēs uzgatavot šovakar, viņi ļoti labi garšos. Kā kuram tā kā varēsiet arī padalīties, nu, droši rakstiet komentārus, tas ir tas, ko mēs aicinām, jo veidojot diskusijas, jo pēc tam atkal no šī mēs atkal varam veidot jaunas lietas un jaunas video, jaunas uzņēmumus. Visi tagad atstāv kārtu. Man laikam nebūs tik skaisti, vai ne, ka ieraudzīs sludinājumu. Un viss tā uzreiz aizgāja. Man ir diezgan, es teiktu, pat traģisks stāsts, jo, nu, pirms 20 gadiem es nemācīju nosaukt emocijas vārdā. Jā, tas, ko es tagad elementāri jūtu, emocijas un precīzi vārdus piemeklēties pirms 20 gadiem, prieks un bēdas varbūt bija maksimums. Jā, skumjas, nu, nemācīju nosaukt, vienkārši emocionāli absolūti neinteliģenti bija. Bet nu, tad kaut kādā psiholoģiskā palīdzība grupās, kuras darbojos, bet pirms 12 gadiem, gandrīz 12,5 gadiem, es pieņēmu lēmumu pārcelties uz Vāciju. Un iemesls bija tāds, ka es Latvijā nevarēju izdzīvot. Tad es biju no sava pirmā vīra šķīrusies, ar kuru kopdzīvē biju nopirkuši māju un mašīnu pilnīgi jaunu nulīti. Un tie kredīti bija pavisam svaigi, un es nevarēju ne māju pārdot, ne mašīnu pārdot, lai izcerpotos no tās finansiālās bedres, kurā es biju nokļuvusi. Jo, nu, vienkārši cenas bija nobrukušas zemē. Tas ir pēc 8. gada krīzes. Kuras 8. gadā bija ar bērniņu mājās, nodzīvoja ļoti labi, un 9. gadā atgriežoties darbā, es vienkārši paliku, uz sēkļa pilnīgi, jo tas, ko es pelnīju, bija mazāk nekā man vajadzēja maksāt par kredītiem. Un es izlīdzēju ar kredītkartēm, kuras ir ļoti slikts risinājums. Labāk uzreiz būtu taisījis parāds, bet man bija milzīgs kauns par to, kā es te varu samaksāt. Jā, ka es katru mēnesi ņēmu no kredītkartes laukā naudu, un, protams, katru mēnesi tas balans palika negatīvāks. Un sekas bija tāds, ka viss kredītkartes, kas man bija pa tukšo, un joprojām nevarēja samaksāt, un nebija atrasts risinājumu. Un kāpēc nebija atrasts risinājums? Protams, tas bija pēckrīzes laiks, kur arī visi tie piegādātāji, kas nāca, un es pašvaldībā strādāju, Rīgas pašvaldībā tajā laikā par priekšnieci. Viņi stāstīja, ka arī viņiem ir ļoti slikti, ka darbinieku atlaists algas ir nogriezts, un tā kā īsti nav pat uz kurien aiziet. Un kaut kādas idejas par to, kā varētu pašnodarbinātību uztaisīt, man arī nenāca. Bet, man bērnu tēvs dzīvoja Vācijā, un es viņam palūdzēju, vai pārcelties uz Vācijas, bet viņš man atbalstīs. Un tas, kas man tajā pirmā mirklī likās ļoti labs risinājums, ļoti ātri izrādījās, ka es esmu bēgot no vilkas, es ieskrēju Lācu ķetnās. Un ir tā, ka no šī brīža viedokļa raugoties, domāju, ja es būtu zinājis, ka man būs jāiet cauri, droši vien nebūtu braukusi. Bet no otras puses, tas, ko es daru tagad, ir tikai pateicoties tam, ka es izgāju savai elitei cauri, tā dzīvošana harēmā, nevēlēšanās dzīvot, absolūtais naudas trūkums, pilnīgi atkarība no vīrieša, nespēja iedzīvoties, nespēja atrast savu vietu. No vienas puses jau šis te coachings, ar ko es sāku, bija, jā, es varēju palīdzēt tev justies labāk, ok, tad es varbūt arī varu palīdzēt citiem. Un pirmā doma bija, vai kādam vajadzēs to, ko es daru. Un tad es jau tā nodefinēju, ja es spēšu palīdzēt kaut tikai vienam cilvēkam, tad ir jēga to darīt.
pa šiem gadiem tas skaitlis ir vairākos simtos, ir pārpa 200, ko es stabilizēju, bet tas neskaita klients. Un, ar to skaitīšanu arī ir tā. Man ir klienti bijusi, ar kur mēs esam reiz nedēļā 3 gadu garumā strādājuši. Tad bija ļoti maksātspēja klienti, viņi gribēja ar mani strādāt, un tad mēs esam pārvērtušās par draudzenēm, vienkārši viņa ir ļoti spēcīgi palikusi pati arī. Un ir klienti, kur atnāk vienu reizi, jā, vai kādu iemeslu dēļ, vai nu viņus neuzmanā tas, ko es daru, vai viņiem tikai tiešām tā viena problēma bija. Ir tāda, kas atgriežas ik pa laikam. Ja, tie klienti arī dažādi. Vienkārši saskaitīt, jā, tik un tik klienti, tas nebūs tā kā tas rādītājs. Bet jebkurā gadījumā ļoti daudz cilvēki. Un es ticu, ka katrs cilvēks, ar kuru esmu strādājusi, viņš aiziet mājās vai varbūt pārtraucot to mūsu sarunu online, kas ir bijusi, viņš kaut mazliet savādāk ir izturējis skatoties pret saviem bērniem, pret savu tuvāko cilvēku, un tas ir nes to pozitīvo efektu. Un tā, jo mēs esam visi, jā, ka tā kā mēs kādu citu noglāstam, tad tas cits noglāsta nākošu. Tie video ir noteikti redzēti, ja, kur tu vari uzsprēt nākošiem, tas uzbāz nākošiem, un beigās viss ir nelaimīgi, vai tu tajā mirklī sev aptur un izdara kādu labu lietu, un tas labais tad vairosies pasaulē. Jā, un tad, protams, tajā visā ceļā es jau arī pagājušajā sarunā teicu, un tad pieredzēšu savu pašnodarbinātību, un tad sāku mācīties visas tās metodas, kuras man rokās ir ienākušas, bet tāda ļoti iziešana publiskā pasaulē notika 21. gadā, Covid laikā. Kas bija pēc tam īsi, kad es biju salauzusi kāju un gulēju gultā, vispār pārdomāju dzīvi, ko darīt. Un tad man radās ideja, kad es taču varētu iziet Zoomā un stāstīt par to metodu, kur tajā laikā es ļoti mīlēju, tā bija izpirkšanas tiesa. Mīlu joprojām, bet man ir nāk šo papildus metodas klāt. Un izpirkšanas tiesa vienkārši taisīt pirmos webinārus pēc tā parauga, kā to darīja mani skolotāji, Emiģo Elisa, kuras es mācījos, tā ir viņas metode. Stāstīt, kā šo metodu var pielietot, kas tā ir par metodu un kā viņu var pielietot. Un tad 21. gadā, janvārī, man bija pirmais webinārs, un tad es viņu reiz, katru svētdienu vadīju, vasarās paņēmu brīvdienu, tad bija vēl arī 22. gadā, un es pagājušajā gadā vēl kaut ko mēģināju darīt 23. Sapratu, ka es tur druskuņas sev izsmēlos, un kad man ir šīs ļoti plašās intereses un ir jauni rīki, par kuriem es arī tāpat fanoju. Es joprojām mācos izpirkšanas tiesas, skatos, ko tā autora turpina stāstīt, ir ļoti, ļoti vērtīgas lietas. Bet, šos te savus webinārus es arī gribēju. Sākumā bija tā ļoti primitīva tirgošana, kā Facebookā ieliek sludinājumu, tā kā manā lapā, ja jūs gribat pirkt, tur rakstiet man, un es jums aizsūtīšu ierakstu. Pēc tam es domāju, ka varētu uztaisīt smukāk, lai tas tirgojas automātiski, un tā smukāk taisīšana maksā naudu, jo tajā mirklī, kad ir vairāk kā viens produkts tajās platformās, kur kaut ko tādu var tirgot, tas maksā naudu. Un tad sekas bija tādas, ka es katru mēnesi maksāju naudu, bet man tā nauda nenāca atpakaļ, jo kaut kāda pārdošanas daļa kliboja. Un tad tie visi webināri ir YouTube. Tad varat vienkārši skatīties YouTube, meklēt grupu izpirkšanas tiesas. Visi nav viens kurs, kas uztaisīja kā kursu priekš skolniekiem. Tas nav YouTube, bet visi pārējie materiāli ir YouTube ar saitēm atkal uz manu jau iepriekšo nosaukumu Elijas Solu lapu, kur ir arī tie izdos materiāli pieejami, jā, par ziedojumiem. Skatieties, uzrunā vērtīgi. Izmantojot, tad katrs atbilstoši savējam izpratnē par to, cik vērtīgs tas ir bijis, droši arī sūtīt naudu tajos veidos, kā tas ir pieejams. Jā, par pārējiem rīkiem es bungošanu noteikti varētu pamācīt, jo tāpēc, ka tas arī ir tāds rīks, kuru drīkst mācīt, ja kurš, jā, tur nav kaut kāda certifikācija nepieciešama. Tie divi man jaunākie rīki līdzjūtības sastāvs, kas ir oriģinālais nosaukums. Līdzjūtība arī dēļ tā, ka viņu, es nedrīkst viņu kā līdzjūtības sastāvu mācīt, un drīkst kā līdzjūtības sniegšanu mācīt, bet to pašu pēdējo nepersonisku apziņu, to diemžēl es nevaru mācīt. Man ir diezgan tāls ceļš ejams, lai es viņu varētu mācīt, bet noteikti, ja jums būtu interesi kaut ko tādu apgūt, tad es vai padalīšos ar kontaktiem, kuros to varat angļu valodā darīt, vai arī jāaicina skolotāji šeit un jāmēģina tulkot ir kodā. Ja grupa novāktos, viņš noteikti piekristu, ja tiešām ļoti krūts rīks arī ir. Lūk, tas caur ešķiem un zvaigznēm, bet, skatoties to manu dzīvi, protams, arī pagājušā sanākot Linties, un ko es zinu jau, ko tu man stāstīsi, ka astroloģiski jau man ir jādara tas, ko es daru tagad. Vienkārši tas, ka kaut kāds, tagad es pabeidzu vidusskolu, kas viegli iestūtēja augstskolā, un aizgāja pa to taku, kas bija tā kāds ar augstskolu, kas bija balstīta, protams, tajā, kas man patīk matemātika, man likās, ka es būšu matemātikas skolotāja, un aizgāja. Nevienu dienās par matemātikas skolotāju strādājus, bet kaut kā tā taka man aizved uz turieni.
Ja es jau būtu tajā laikā izvēlējusies šo psihologa novirzienu, tad droši vien man dzīve būtu savādāka. Nu, no vienas puses, bija sāpīgi, nevar izmainīt to pagātni, pilnībā nevar izmainīt. No otras puses, kas zina, kā būtu, ja būtu. Jā, tā kā, pieņem to, kā ir. Jā. Protams, kā forši ir zināt, kur tev būs, kur tev tas pilveni kritīs paši no zvaigznēm apakšā zem kājām, un kur tev būs tur vajag rēkšņiem jārokās cauri, lai tu varētu to savu to foršo darbiņu darīt, to gaišo nākotni sasniegt, kas ir tevējā. Nu, zini, kā ir, es nezinu, vai to es pamanīju, to tiešā veidā, protams, tieši nopelnīt naudu augstākā izglītība man nekad īpaši nav palīdzējusi, bet paturpinātā veidā, kā, nezinu, tāda, pirmkārt, sakari, jā, dažādi, jo daudz, jūs taču zinat to, ka nav nekāds noslēpums, ka mēs patiesībā mācāmies dēļ sakariem. Agrāk to sauc par blatiem, jo pēc tam vienkārši dzīvēt tālāk uz priekšu virzīties, cik ļoti tas palīdz. Visur, kur tu aizēji, izrādās, tas ir tavs kursa biedrs, un tas tev bija paralēli grupā un vēl kaut ko, ja nu tā. Un arī tas, ka, piemēram, kādā nopietnā dzīves brīdī tu pat nevari iedomāties, ka tava augstskola var palīdzēt tev, nezinu, izstrādāt visam kaut kādu citu projektu ar tiem tā brīža topošiem studentiem, kāds ir bijis man, ja, tad milzīgs projekts par Eiropas naudām, miljonos, ja. Un tad tu aizvien, tu tur esi jau gaidīts, viss ir kārtībā, un uz tevi strādā, piemēram, nezinu, 8 vai 18 jaunie studenti, ja. Nu, tā kā viņi noder vienmēr tā izglītība, ja tu vienkārši esi kreatīvs un iedomājies, jo es nesen arī dzirdēju datus interesantus, bet pirmkārt viens ir tas, ka Latvijā augstākā izglītība ir tikai 11% cilvēku, un tas nav ne slikti, ne labi, tas nav ne jānosodo, fuj, tu esi tāpēc sliktās, ka tev nav augstākā izglītība. Bet otrs ir tas, ka to es esmu vairākas reizes visādos fórumos lasījusi, redzējis, ka ļoti, ļoti reti, kur cilvēku procentāli tas nav noteikti, cik cilvēki strādā savā profesijā, tajā, ko ir izmācījušies. Ja? Tāpēc daudziem cilvēkiem vairākas augstākās izglītības, paldies Dievam, mūsdienās ir iespējams profilēt tātad reāli uz to, ko tu pēc maģistra, tā kā pēc bakalaura vari maģistratūru, ja? Kandidēt, un tev vairs ir tikai 2 vai 3 gadi jāmācās. Tas ir forši. Nu, protams, ne jau sarežģītajās. Tu nevari no matemātiķa pāriet uz vetārstu, jo tas nav iespējams. Bet būtībā kaut kādās līnijās var šo te, sevišķi humanitārajās, ja tu vari pāriet. Tā kā tas arī ir ļoti labas lietas. Divas lietas, jā, ko mēs aicināsim, tad visu laiku būt šīm te savas dzīves radītājiem, tie talanti, kas Latvijai ir tos 20 talantus vismaz attīstīt, kas jums ir tiešām uz zemes esat atnākuši. Nu, un tad jāuzzināt par šiem speciāliem talantiem. Dats teica, ka iet uz to, ka darīt lietas, uz kurām tev deg sirds. Jā, es arī par to bieži domāju, bet kā tu vari zināt, ka tev tā sirds uzdeg, ja tev uz tā sirds ir sakrāmēta akmeņi? Un vēl kāds ir atnācis, atvainojos, uzkakājis un daudzas reizes, un vēl visā citādi ir atnākuši to izdarījuši. Tā skaitā kā es, piemēram. Un tu beigās tev tā sirds ir nogulstīta ar akmeņiem, un kā tu vari zināt, ka uz to tev tā viņi varētu degt, jo viņi tur nevis ka vairs pīkst, viņi tur vairs vispār nepīkst apakšā. Viņi tur ir, tā kā bišķi beigta. Bet viņi var atdzīvināt, jā, tāds viss ir. Un es ceru, ka mēs jums dosim tos foršos impulsus, ka jums tās sirds jau sāks pukstēt uz mums, kā, te ir kaut kādas divas. Es nezinu, kas mēs esam. Meitenes, lēdijas, vecenes, babinkas. Kas mēs tāds esam? Babuļi, 2 veci babuļi, kuri čainīgi. 2 čainīgi. Sēž 2 teikans vai cukurtrauki. Nu, kad ieliek rokas sānos, jūs zināt, ja, ka cukurtrauks, kas ir cukurtrauks? Tas ir sievas māte, kur ieliks rokas sānos un diktēs no tam, kas, vai māma, kur diktē saviem cukurtrauks atnāc nodiktēt, kas jādara. Varbūt mēs esam cukurtrauki, mēs nezinām. Bet katrā ziņā mēs esam kaut kas ļoti, ļoti labs. Jā, mēs nediktēsim, mēs drīzāk iedvesmosim, uzrunāsim un dosim visu, cik vien varam iedot šeit arī grupā ar saviem padomiem, ar savām idejām, ar kaut kādām atklāsmēm, kaut kādas savas atklāsmes varam padalīties, ja kas ir atnācis piešķīlās pašam, ja, tad padalīties arī ar jums. Tā kā saprast, ka mēs varam daudz, ja mēs ticam, ka mēs varam daudz, un tā ir tā pašvērtības tēma, kur noteikti mēs ik pa laikam skarsim, jā, tad vai mēs jūtamies tā, ka mums pienākas laba dzīve, vai mums pienākas tikt uzklausītā, vai mums pienākas tas, ka tad, kad es izēju tirgu ar savu produktu, ka šis produkts tiek laipni sagaidīts, ja, vai arī man ir jāpierāda visu laiku, sev jācīnās. Un patiesībā nevienam nevajag to, ko es daru. Ja, no kurienes tās idejas nāk, nevienam nevajag to, ko es daru. Tikai un vienīgi no bērnības. Ja. Tad, kad es mēģināju 2 gadu vecumā to savu šķīvīti mazgāt, ja, tad mamma pagrūda mūsu, ko tu maisies pa kājām.
saplēsīs. Ja? Nu Nu, jā, tu šādas te nemāki. frāzes, ja? Kas kaut kur ir bijušas, kur tas mazais ir pastums malā un tā programma no turienes ir aizgājusi. Ja? Vai arī vēl agrāk, kas to zina, ka mēs sinhronizēs esam savārījuši un noticējuši. Tad šajos, te, nu, kad es individuālajos darbos strādājām, kad cilvēki paši saprot, nu, turies tas nāk, ak, Dievs, nu, kā tu vispār šeit kaut ko var sasapt, ja tev jau tajā citā inkarnācijā tā programma ir ieslēgusies, un tu tur esi nolēmis, ka tu vispār nekas neesi, un arī atnāc uz šādu inkarnāciju, lai tu gūtu to prieku, ka tu nekas neesi, un tad ir jātiek nos tie vecie sāņi, lai tu saprastu, pagaidi, ne, nu, tu esi tāda forša tvēsela ar milzīgu pieredzi, un ar ļoti daudz talantiem, kas tev nāk no citām inkarnācijām, jo tur tu to esi apguvusi. Un tā kā tu to esi apguvusi, nu kā iepriekšējā klasē mācījos matemātiku, un šajā gadā, kad es mācos matemātikas, izmantoju to, ko es iepriekšējā gadā apguvu. Un tas arī notiek arī no inkarnācijas uz inkarnāciju. Tikai tā, ka mums tā atmiņa tiek nodzēst nos, lai tās šausmas visas nebūtu. Un arī, protams, tā mācība kaut kāda grūtāka, jā, kad nākošais līmenis, jā, tur atkal esi nulles izējas pozīcijā un sāc tā mācīties. Un nav blakus gudri vecāki, kas pasaka, vispār foršais mīļais bērns, tu esi sen dvēseli, nu, kad ko tu tur atceries, jā? Ar ko mēs strādāsim šajā tavā inkarnācijā. Pret mums neizturās kā pret sarām dvēselēm, bet mums izturās kā pret maziem muļķīšiem. Nu, un tad tas to kaut kā jātiek galā. Jā, jo manējā personīgajā stāstā strādāja pašvaldībā, un man bija sajūta, ka mani pēc pašvaldības nekur neņems darbā. Un tas nekas, ka man tur tajā darba vietā vērtēja ļoti augstu gan mani kolēģi, gan priekšnieki, gan piegādātāji. Un man nāca pa visādiem kanāliem informācija, ka tas ir padalījies un teica, ka ir sajūta man par dāci, un tas ir padalījies un teica, ka ir sajūta man par dāci. Man nebija sajūta, ka man ņems darbā, es biju pilnīgi nulle nospiest, jā, tāpēc, ka tā bija tā mana bērnība, ka tas ir veidojies. Un tad, protams, ir pagājuši 11 gadi kopš es esmu laukā no pašvaldības. Es esmu grauzusies un rakusi un ņēmusies pietiekoši ilgstoši, lai atrastu to savu taku, to savu ceļu. Bet tās lielākais uzrāvis, es teiktu, ka ir pēdējie pāris gadi, jā, kad ir šīs savas metodas, ko es apgūstu, ka es viņus esmu intensīvi likusi lietā. Man pat ir bijuši laika, kad man ir nedēļā ir kaut kādas 4-5 sesijas, manas sesijas, ja, tad, kur ar mani kā cilvēks strādā. Gan mācību nolūkā, tas mums bija, kad mācījos savus rīks, vai tagad, kur jau no mācos, tad tiekos ar saviem kursabiedriem, mēs viens uz otru trenējamies, no kur tu strādās, un tikai ar saviem esošiem putniem, tad ar to situāciju, kas ir, un tad to darbu ir bijuši ļoti, ļoti daudz. Tas nenozīmē, ka jums ir tik daudz vajadzīgs kā man, jo, kā Linda arī iepriekš teica, man ir pamatīgi kārpa. Ko es esmu sastrādājis citā inkarnācijā, nezinu. Tāpēc man ir jārot tik daudz, citiem tā varētu arī nebūt. Kas to zina? Ja? Tikai, nu, viss ir izdarāms, tikai vajag darīt. Jo līdzīgi kā šajā savas dzīves sakārtošanā, ir līdzīgi kā ar savas mājas sakārtošanu, savu dzīvokļu sakārtošanu. Ja man māja ir milzīgā bardakā, un liekas, kāds to visu izdarījuši. Dievs ir visas istabas, virtuve, pagraba, vispār negribās ķerties klāt. Nu, tad, lai to visu sakārtot, no viena stūra ir jāķerās. Nu, varbūt, ka to vienu stūru sakārtot, tad, kad ķersies pie nākošā stūra, atkal to pirmo aizkrāmēsi, bet tas noteikti jau būs mazāk nekā pašā sākumā. Tad vienkārši no viena stūra sākam, un tad jau redzēs, ka sakārtosim, ko vēl atklāsim, ko vēl var pārkārtot. Darīt ir ļoti daudz, un tajā mūsu personīgā izaugsmē, un arī šajā te biznesa jomā. Jaunas prasmes apgūt, jaunas zināšanas apgūt, kontaktus veidot. Tas viss mums ir priekšā, mīļās dāmas. Un kungi, ja nu kāds iemaldīsies. Pagaidām nav iemaldies, mēs skaidri zinām, bet varbūt jau nākotnē mēs jau nezinām. Bet mums nozvanīja, mums ir uzliks laika atmēris, ja, ka mums ir beigusies mūsu stundas sarunai, tātad mums ir pienācis laiks atvadīties līdz jaunām sarunām, jo mēs jau varētu vārīties stundām ilgi, bet vai tas ir vajadzīgs, jo uztveres receptori ir tik, cik viņi ir, un tik liela apjoma, cik viņi var paņemt, un es domāju, ka mēs esam uzpildījuši jūsu receptorus, tā kā visai dienai vai visam vakaram vai nākamajai dienai attiecīgi, kad jūs noskatīsieties. Paldies jums par to! Uz tikšanos nākošais!